Problēma jau sākās tieši iekš tā, ka sievietes šodien pa daudz domā un vīrieši pa daudz emocionē par visu. Bet, kad viņas tev atnāk un saka, kā ir pareizi, tad man uzreiz jautājums pagaid, kā tev gāja, kā tu pati šito pareizo izdarīji. Sievietēm ir cita veida domāšana, viņiem nav apziņas domāšana, viņiem ir zemapziņas domāšana. Sievietes vairāk jūt nekā domā, bet šodien sievietes ir iemācītas domāt. Līdz ar to es arī stāstu pēc tam par to visu, ka skola, viņa sajāja smadzenes gan sievietēm, gan vīriešiem. Ģimenes kultūra nodrošinās to, ka sievietes spēj pieņemt arī citu sievieti. Tad, ja sieviete vairs nepiekrīt tam, ko vīrs saka, tad viņa vairs nesako vīram, viņa iet savā virzienā tālāk. Kas viņai jādara, jāveido ģimeni, bet sievietei vairāk nekas dzīvē nav jādara. Ja sieviete rūpējas par vīru, ģimene izveidosies. Ja sieviete pārstāja rūpēties par vīru, ģimene jūks ārā. Ja sieviete ar šīm lietām netiek galā, tad viņa ir brāķēta pa lielam. Un tieši tāpēc ir sieviete iedot līdz, lai vīrietis būtu mūžīgs un sieviete kopā ar viņu mūžīgi dzīvo. Sieviete, kura neapzinās savu lomu šajā pasaulē, viņai ļoti ātri atnāk menopauze. Ja sieviete to neapzinās, ka viņa ir dievišķie vārti, caur kuriem dievi nāk uz šo pasauli, tad viņa meklē, kā tad es sevi realizēšu, kad es neesmu vairs nevienam vajadzīgi. Tas tāpatās kā vīrietis, kurš ir impotents bez rokām, bez kājām, bez galvas. Ja tu no šī binārā koda izēja, visa pasaule ir uzprogrammēta no sievišķā un vīrišķā kombinācijām. Visa daba, visa realitāte, viss, kas apkārt notiek, vīrišķā un sievišķā izpausmē.